Pašlaik mēs atrodamies Krāslavā, kur uzstādījām šādā katlā sime granulu degli. Atgādināšu, ka mēs 3 stundās uzstādām jebkurā malkas katlā šo iekārtu, lai jūs varētu kurināt gan ar malku, gan ar granulām, un lai tas viss vēl tiktu vadīts caur viedtālruni. Šajā gadījumā šeit mēs ar saimnieka atļauju uzstādījām telpas temperatūras sensoru, kas mērīs temperatūru šajā vietā, un visa māja dzīvos pēc šīs temperatūras. Saimnieks vēlējās 21,5 grādus, tāpēc mēs to arī iestatījām. Tālāk šajā katlā mums ir 5 sekciju katls. Šeit ir 5 plaukti, kas ļauj ietaupīt līdz 25% granulu. Mēs varam to atvērt, lūk tā izskatās visa šī sistēma. Šeit atrodas šie 4 plaukti, kas sadala kurtuvi uz pusēm, un tagad jūs dzirdēsiet, kā ieslēdzas degļa ventilators. Lūk, tas ieslēdzās. Bet tā kā ārā šobrīd ir 25 grādi, mēs šo visu uzreiz izslēdzam. Tas nozīmē, iestatām 21, kā mums lūdza, un viss ir kārtībā, un deglis apstājas. Visu degļa vadību nodrošina šis sensors. Tālāk kā tīrīt, kad viss ir pilnīgi kluss. Vai nu samazinām temperatūru šeit, vai gaidām, kad mājā ir silts un viss ir izslēgts. Un tad izņemam kontaktdakšu no rozetes. Mēs parasti atzīmējam fāzi, jo tas ir ļoti svarīgi, ja vasarā būs negaiss un zibens iespērs transformatorā vai vados, var notikt īss savienojums. Un fāzē mums iekšā ir drošinātājs. Ja jūs neievērojat fāzi, tad tur, kur jābūt fāzē, būs 0, un uz 0 nav drošinātāja. Rezultātā var sadegt dators, kas maksā ap 200 eiro. Tāpēc vienkārši ievērojiet fāzi, un viss būs kārtībā. Tālāk, kā pāriet uz malku. Jāatskrūvē 4 skrūves. Mums tur ir 13 mm galva, atskrūvējam šīs 4 skrūves, uzliekam šo aizbāzni un pieskrūvējam to no ārpuses vai no iekšpuses. Tālāk atkal piekarinām ķēdīti pie gaisa padeves klapes, kas šeit bija, un mūsu cirkulācijas sūknis, kuru mēs pieslēdzām pie degļa, ir jāatvieno no šīs rozetes un jāpievieno parastajai mājas rozetei, kā tas bija sākotnēji. Šeit vēl ir 4-ceļu krāns, kas, kad mēs atbraucām, bija 50/50. Deglim nav vajadzīgs mazais loks, jūs uzreiz ieslēdzat, tā lai 100% siltuma iet tieši uz māju, nevis atpakaļgaitā. Tādā veidā palielinās efektivitāte. Tas ir iespējams, jo malkai mitrums ir līdz 50%, bet granulām tikai ap 6% un nav nepieciešams speciāli sildīt katlu. Siltums uzreiz nonāk mājā un neveidojas kondensāts. Plaukti ir jāizņem. Tie vienkārši aizsedz pusi kurtuves un ir ieliekami uz ribām katla iekšpusē, kas jau ir paredzētas rūpnīcā. Tas ir Sime, Viadrus, U22, Dakon un vēl dažiem modeļiem. Šeit tā kā vietas ir maz, mums ir 30 cm bunkurs uz riteņiem, un tajā ietilpst 5,5 maisi granulu. Tāpēc, ja vēlaties, sazinieties ar mums. Mēs esam Rīgā un braucam pa visu Latviju 220 707 44. 5 minūšu laikā jūs saņemsiet tāmi un arī varam visu šo noformēt kredītā līdz 99 eiro mēnesī. Ar apmēram 19 eiro pārmaksu mēnesī mēs strādājam ar Incredit Group. Tāpēc droši sazinieties. Paldies, uz redzēšanos!